mēs atrodamies topošā Latvijas laikmatīgā mākslas muzeja pilotprojektā KIM. Un šī ir pirmā reize, kad jau 5 gadus veidotais laikmatīgās mākslas krājums ir publiski pieejams šeit pat Latvijā, jo dažādu apstākļu dēļ faktiski līdz šim viņš ir vairāk redzēts ārpus Latvijas. Sākam mēs ar 5 lieliskiem māksliniekiem, kas ir Breže, Māliņa, Dečmane, Kursiša un Korps. Katrā ziņā tā nebūs pēdējā izstāde. Telpu izmērs mums neļauj eksponēt visu kolekciju, kas ir pat jau gandrīz 200 priekšmeti. Līdz ar ko mēs reiz ceturksnī veidosim šādas mini izstādes. Un šī ir pirmā, līdz ar ko jāatliek visus aicināt, jo mākslas darbi tiešām ir lieliski. Darbs ir tāds ļoti intīms, var tā teikt. Viņš ir saistīts ar vienu grāmatu, kuru es vienu periodu lasīju, karmas diagnostika. Viņš ir iespaidots pilnīgi absolūti no tās filozofijas. Darbs ir par to, ka slimot un mirt ir veselīgi, lai cik tas paradoksāli nebūtu. Ja es uzskatu, ka dvēsele ir mūžīga, un viss, ko mēs dzīves laikā iemācāmies, nekur nepazūd. Līdz ar to, ja kaut kādas nelaimes mums notiek, tas no visa kā var mācīties. Nekad nav tā, ka bezizējas situācija, kad visi jāņem par labu un ja filozofiski jāskatās uz lietām, pat uz kaut kādām nelaimēm. Un tā, man liekas, ka no visa kā var ņemt to labāko. Tie visi ir ļoti veci darbi. Nekā jauna nav. Viņi ir vairāk kā 10 gadus veci un saucās viņu struktūras. Un, katrs no tiem darbiņiem saistās ar kaut kādu noteiktu tādu stāstu, kas man ir licies tur apakšā. Tur ir piemēram tāds mazs darbiņš, kurā ir sērkociņa kastītes, kurās atrodas skrūves iekšā. Ja mēs aiziet uz šeit pat blakus, pāriet pāri ielai un ieiet tirgu Latgalīti, mēs ieraudzītu, ka vēl ar vienu cilvēki tādās kastītēs turpina strukturēt dažādas sīkumus, kādreiz padomju laikā. Cilvēki ļoti labprāt šajās mazajās sērkociņu kastītēs glabāja visādas krāmas, kaut kā tāda nostalģiska atmiņa. Bieži vien ir pārsteidzoši, ko visu viņi nesaskata tajā. Bieži vien mākslinieks domā daudz vienkāršāk nekā tas, ko ir izdomājuši cilvēki. Un tas varbūt arī ir tas pārsteidzošais tajā. Kādu jūs redzat šī muzeja nākotni? Laikmatīgās mākslas muzeja nākotnes kā tādu neredz, bet cerams, ka šīs kaut vai šādi mazas kolekcijas ir patīkami, ka viņas tiek veidotas un jāsaka arī laika pa laikam izstādītas. Es ceru, ka viņi to līniju turpinās, neesot pašam tam lielajam, kas ir bez šaubām šausmīgs trūkums, jo cilvēki pat iedomāties nevar, cik tas dod daudz pilsētā. Tas ir viens no tādām parasti pilsētās, viens no atraktīvākajām vietām, uz kur cilvēki ļoti labprāt iet. Labi, ka ir entuziasti, kas būvē šādā veidā. Man ļoti gribētos, lai laikmatīgais mākslas muzejs ir ne tikai Latvijas kontekstā svarīga iestāde, bet tāpat kā visur ārzemēs, tie ir pirmie un galvenie turisma objekti. Viņš kļūtu par tiešām laikmetīgu, tiešām populāru iestādi, kur ir visas pasaules mēroga zvaigznes mākslā, un lai tur noteikti ir rezidences, arī mūsu latviešu māksliniekiem un darbnīcas, kur viņi var strādāt un attīstīties. Un, protams, arī mini izstāžu zālītes, kur arī vietējie mākslinieki var tur izstādīties. Par šo te brīnišķīgo vietu laikmatīgās mākslas muzeju runājot, kādu tu redz viņu nākotni? Man liekas, ka Rīgā jau ir maz palikušas vietas, kur var tā demokrātiski pavadīt laiku. Un patiesībā tas pluss viņiem, ka šeit var demokrātiski pavadīt laiku. Jūs redzat, aiz muguras cilvēki atrodas uz ielas, viņi runājās, viņi iedzer vīnu,
Viņas neterorizē nekāda tur dienesti vai kaut kāda aizlieguma vai vēl kaut kas. Un notiek kaut kāda doma apmaiņa un tāda radoša vide. Nu, tad es ceru, ka tā nākotne būs tāda, ka būs tā radošā vide un tāda brīva. Nu, tas būtu tā mana personiskā vēlme. Kad tavējās gleznas būs redzams šeit? Nu, tas jau jāprasa kuratoriem vai vēl kaut kam. Nu, patiesībā es šobrīd to laiku tērēju drīzāk kaut kādai sevis izglītošanai un kaut kādai sevis pilnveidošanai un domāju, varbūt ne ātrāk pa nākošo gadu vispār kaut ko rādīt. Ir jāprot arī kaut kādā mirklī apstāties, ne jau vienmēr vajag dzīties tādā motorā un visu laiku atkārtoties vai varbūt praktizēt kaut kāds klišejs. Varētu būt arī kaut kāda savādāka stilistika, varētu būt arī citas tēmas. Es pilnīgi pieļauju, jā. Tā varētu arī notikt. Nu, zin kā, šobrīd tas ir tā kā zinātne, ka tu procesā strādāji grūti nereti pat pateikt, kas būs tas slēdziens vai iznākums. Un šobrīd ir process.